Esiet sveicināti šodienas ikdienas tirgus apskatā. Mani sauc Justīns Petrēns, esmu klientu un apmācību vadītājs Latvijā. Kā vienmēr sāksim ar risku katrunu. Tirzniecība ar Admirāles piedāvātiem finanšu instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģījus būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar pilno risku katrunu mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par Admirāles. Mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā akcijas, fondi, kā arī akciju un fondu CFD, tā skaitā CFD uz Forex, ja valūtu pāriem indeksiem, izēvielām un citiem instrumentiem. Mēs esam globāls un uzticams uzņēmums jau kopš 2001. gada. Mēs piedāvājam samērā izdevīgus tradinga un it īpaši izdevīgus investīciju nosacījumus. Tātad tiem, kas nodarbojas ar ilgtermiņa investīcijām akcijās un fondos, vērts zināt, ka pie mums ir iespējams pirkt un turēt ilgtermiņā akcijas un fondus bez jebkādām procentu likmēm. Tad galvenais punkts, kas uzrunā lielāko daļu latviešu, ir tas, ka mēs piedāvājam personīgu konsultantu katram savam klientam. Un sāksim ar cenu kustību. Pagājušā nedēļā ASV akciju tirgos vērojām vispārēju lejupslīdi, izņemot metālu un ieguves, kā arī biotehnoloģiju segmentus. Indeksu līmenī lielākos zaudējumus uzrādīja Russell 2000 indeks, kas ir indeks, kas atspoguļo mazos uzņēmumus, un S&P 500 un Nasdaq 100 kopš pagājušās nedēļas atkal ir nonākuši negatīvā ienesīguma teritorijā tik tālu šogad. Sektora līmenī dominēja šis risk-off noskaņojums, tātad cikliskie, jeb pret ekonomikas aktivitāti jūtīgie sektori kritās straujāk nekā šie necikliskie, jeb defensīvie sektori, bet vislielāko kritumu virs 4% uzrādīja enerģētikas nozare. Pārsvarā starp nozarēm, jeb nozaru līmenī, visvairāk zaudēja šie māju būvētāji, pusvadītāju un finanšu pakalpojumu segmenti. Kā arī vairs piebilst, ka visi šie segmenti krita par vairāk nekā 4,5% nedēļas laikā. Pārējot uz globālo mērogu, akciju tirgos vadību pārņem attīstīto valstu, izņemot ASV akciju tirgi, ko mēs redzam ar šo te EFA, ETF, saglabājot savu dominanci visu gadu laikā. Attīstības valstu tirgi piedzīvoja nelielu negatīvu ienesīgumu pagājušajā nedēļā, taču joprojām ieņem otro vietu gada griezumā, tātad tik tālu šogad, un S&P atkal savā ierastajā zaudētajā pozīcijā, uzrādot lielāko negatīvu zemāku ienesīgumu nedēļas griezumā starp šiem te fondiem, kuriem es sekoju līdzi. Obligāciju tirgos skaidri izceļas priekšroka starptautiskajām, jeb ārpus ASV obligācijām. Tātad fondi, kas seko starptautiskām obligācijām, to starp uzņēmumu obligācijām, piemēram, šis te IBND fonds, kas seko starptautiskajām uzņēmumu obligācijām, uzrādīja ievērojumu ienesīgumu relatīvi pret vēsturi. Skatoties uz šiem ienesīgumiem absolūti, salīdzinot ar citām aktīvu lasēm, tie, protams, ir zemi, bet relatīvi pret vēsturiskiem datiem, pret obligāciju ienesīgumu, tas ir diezgan ievērojams pagājušajā nedēļā. Tātad būtībā globālajos akciju un obligāciju tirgos vērojama pāreja, jeb rotācija no ASV, gan akcijām, gan obligācijām uz starptautiskajiem tirgiem, īpaši obligācijām, ko, manuprāt, lielā mērā nosaka globālo centrālo banku monetārās politikas tendences. Fed ir viena no centrālajām bankām līdzās ar Japānas centrālo banku, kas nesamazina procentu likmes. Un attiecībā uz izēvielām šis risk-off noskaņojuma dēļ novērojams pieaugums dārgmetālu cenās, kamēr pārējās izēles uzrāda maznozīmīgas izmaiņas. Un arī Forex tirgos bija manām volatilitāte, tā dolāra vērtībai krītot,
ko galvenokārt ietekmē kapitāla aizplūšana no ASV, kas samazina pieprasījumu pēc dolāra, izraisot tā vērtības lejupslīdi, ietekmēja pārējo attīstīto valstu valūtu vērtības pieaugumu. Attiecībā uz riska rādītājiem sāksim ar VIX indeksu. Tātad uz tarifu jaunumiem tirgus reakcija jau ir krietni mazāka. Ja? Tātad, ko mēs redzam VIX indeksā, kas parāda gaidāmo svārstīgumu S&P 500 akciju tirgus indeksā. Un atgādinu, ka VIX indeks parāda gaidāmo, jeb implicēto, jeb atvasināto volatilitāti lielākajām akciju tirgus indeksam pasaulē. Un, ja šis indeks, VIX indeks uzrāda strauju kāpumu vai samazinājumu, tas ir nozīmīgi. Tātad strauji pieaugoša volatilitāte lielākajā akciju tirgus indeksā pasaulē var izplatīties citos tirgos. Ja. Un attiecībā uz volatilitāti akciju tirgos vispārīgi tuvākajā laikā, manuprāt, tā noteikti atgriezīsies, tāpēc jāpozicionēs savos portfeļos atbilstoši. Ja. Un, manuprāt, fondu, kuri seko VIX indeksam, pirkšanā pie zemienēm, kā tagad, gan nebija sanāk pagājušajā nedēļā, manuprāt, atpelnītos atlikušā gada garumā, kā īsāka termiņa tradinga idejas. Un šajā grafikā redzam SPYG un SPYV fondu attiecību. Tātad SPYG seko šiem te growth, jeb izaugsmas akcijām, jeb akcijām ar dārgākiem vērtības koeficientiem, un SPYV seko value, jeb vērtības akcijām ar krietni lētākiem vērtības koeficientiem. Ja, un šie vērtības koeficienti ir tie PE, PS un tam līdzīgi. Šī attiecība tiek uzskatīta par vienu no riska apetītes indikatoriem tirgos. Tātad pieaugoša attiecība nozīmē to, ka tirgi dod priekšroku dārgākām akcijām nekā lētākām, un otrādi. Tātad izaugsmes akciju attiecība pret vērtības akcijām pēc šiem fondiem ir viens no tā saucamajiem stiliem, vai pareizāk teikt, tematikām tirgos, kas savā veidā parāda riska apetīti. Kā redzam, kopš 2. aprīļa šī attiecība pieauga gandrīz vertikāli, taču šķiet, ka tīri no tehniskās analīzes skatu punkta tā izskatās, ka tā varētu sasniegt precīzības līmeni, ņemot vērā šos te pretvējus no obligāciju tirgiem un no inflācijas spiediena. Tagad redzam MAGS ETF, tātad šis te fonds seko Magnificent 7 akcijām. Pagājušā gada beigās biju rakstījis savā blogā par to, ka peļņas pieauguma ekspektācijas, jeb EPS ekspektācijas šīm akcijām kopumā ir pārāk pozitīvas, un kopš gada sākuma šis fonds uzrādīja ievērojamu kritumu, un aizvien ir zem pagājušā gada virsotnēm. Ņemot vērā fundamentālo bildi, visticamāk sasniegt jaunu virsotni šogad šim ETF varbūtība ir maza, ja vien nenotiek strauši pagrieziens inflācijas ekspektācijās vai Fed stājā, attiecībā uz monetāro politiku. Un pārējot uz makroekonomiku, tātad finanšu tirgi diezgan ātri atzina Trumpa draudus ar tarifiem Eiropai par nenozīmīgiem, un pēdējā laikā finanšu mēdījos vērojama skaidra uzmanības maiņa. Tātad no diskusijas par tarifiem uzmanība atkal tiek pievērsta ASV deficīta jautājumiem, un šāda pārējā tiek uzskatīta par virzību pareizajā virzienā, jo analītiķi un investori uzskata, ka deficīts ir nopietnāks ilgtermiņa risks nekā īstermiņa šie tirdzniecības strīdi. Tātad īsumā par to, kā veidojas budžets, budžets veidojas, ka valdības izdevumi pārsniedz ieņēmumus, kas palielina valsts parādu un var radīt spiedienu uz procentu likmēm nākotnē. Tātad, ja deficīts turpina augt, tas var ietekmēt ASV kredītreitingu un vai palielināt aizņemšanās izmaksas. Tātad vēl viena
liela problēma ir inflācijas gaidas. Tātad ASV obligāciju tirgu pieaug gaidas par inflācijas kāpumu, ko mēs redzam obligāciju ienesīguma pieaugumā. Tātad, kad obligāciju investori sagaida augstāku inflāciju, viņi pieprasa lielāku ienesīgumu no obligācijām, lai kompensētu nākotnes naudas vērtības samazināšanos. Un tas liek obligāciju tirgus dalībniekiem pārdot obligācijas, kas palielina šo ienesīgumu. Ja. Šis process ir svarīgs, jo augstāks ienesīgums var novest pie augstākām procentu likmēm visā ekonomikā. Ja. Un tas savukārt palielina aizņemšanās izmaksas gan uzņēmiem, gan patērētājiem, kas atkal var bremzēt ekonomisko aktivitāti. Un rezultātā akciju tirgum tas rada korekcijas risku. Ja. Tātad potenciāli cenu kritumu krist par 10% vai vairāk. Un viena no miedarbībām starp procentu likmēm un akciju tirgu, kā piemērs, ir tātad procentu likmju kāpums padara nākotnes peļņu, ja mazāk vērtīgu šodienas naudā. Tātad saiknes ar obligāciju un akciju tirgiem, kur inflācijas gaidas pieaug, kā tas ir tagad, var kļūt par izšķirošu faktoru visā atlikušā gada garumā. Un vēl viena lieta par ASV tieši 10 gadu obligāciju ienesīgumu. Tātad tas kalpo kā galvenais indikators ilgtermiņa procentu likmēm, un tā pieaugums var signalizēt vairākas lietas. Tātad, pirmkārt, gaidām inflācijas kāpumu, kas noteikti ir tagad, ja stingrāku Fed politiku vai spēcīgāku ekonomikas izaugsmi. Tātad, pašsaprotami runājot par pirmiem diviem variantiem, pirmām divām opcijām. Ja. Un, ja ienesīgums turpinās augt, obligācijas kļūst pievilcīgākas salīdzinājumā ar akcijām, jo tās piedāvā drošāku ienākuma avotu. Ja. Un tas var mudināt investorus pārvietot kapitālu no akcijām uz obligācijām, ja izraisot šīs korekcijas akciju tirgos. Tātad tagad mēs redzam Trueflation, tā saucamo rādītāju, un Trueflation ir neatkarīgs reāla laika inflācijas rādītājs ASV, arī citām valstīm. Tas apvieno datus no vairāk nekā, ja nemaldos, 30 komerciāliem publiskiem avotiem. Un, kā mēs redzam tagad, tātad no maija sākuma šķiet, ka tas sāk atspoguļot tarifu inflācijas spiedienu. Tātad kopš maija sākuma Trueflation rādītājs, kas parāda gada pieauguma tempu, ja, pieauga par 60 bāzes punktiem, jeb nepilnas 2/3 daļas no procenta. Ja. Tas ir daudz, ja relatīvi par tekošo CPI indeksu. Ja. Tātad šis ir vēl viens iemesls, kāpēc Fed nevarēs samazināt likmes. Un vērts piebilst, ka 2022. gadā, kad ASV uzrādīja negatīvu IKP pieauguma tempu, Fed nevis samazināja, bet palielināja likmes. Ja. Tieši tā iemesla dēļ, ka bija inflācijas riski. Ja. Tā būs arī turpmāk gadījumā, ja inflācijas ekspektācijas brīnumainā kārtā neapgriezīsies skājām gaisā. Tagad redzam Mičiganas Universitātes patērētāju noskaņojumu indeksu. Tātad šis indeks seko ASV patērētāju noskaņojumam. Maijā tas ir nedaudz samazinājies, jeb turpina tendence samazināties pēc 4 vai pat 5 diezgan straujām lejupslīdēm, un kopš šī gada janvāra tas ir sarucis jau, ja nemaldos, par gandrīz 30%. Tātad patērētāju noskaņojums ir svarīgs. Jā. ASV ekonomika galvenokārt ir atkarīga no patērētāju izdevumiem. Ja patērētāji uzskata, ka ekspektācijas nākotnē ir sliktākas, tas var ietekmēt patērētāju uzvedību, jā, kas var novest pie zemākām peļņām, zemākas peļņas uzņēmumiem, ja, un tādā garā, un bremzēt ekonomisko aktivitāti. Tātad šajā pārskatā personīgo finanšu vērtējumi ir pasliktinājušies vājināto ienākumu dēļ, tarifi ir galvenais bažu avots, un to pieminēšana ir pieaugusi. Nenoteiktība par tirdzniecības politiku ietekmē arī patērētāju ekonomikas skatījumu. Šī īslaicīgā tarifu pauze pret Ķīnu nedaudz uzlaboja drūmo noskaņojumu, un inflācijas gaidas turpina pieaugt gan īstermiņā, jeb gada griezumā, gan arī ilgtermiņā, jeb 5 gadu griezumā. Un kopsilkumā
noskaņojums minimāli uzlabojās, bet saglabājās ļoti pesimistisks. Un atgriežoties pie Excel Y un Excel P fondu attiecības, kuru, ja nemaldos, bija pieminējis vairāk kārt pēdējā laikā, tad, manuprāt, īsā pozīcija Excel Y fondā un garā pozīcija Excel P fondā var vēl atmaksāties šogad. Tā kā tā ir noteikti ideja, kurai es sekošu līdzi tuvākā laikā. Pārējot uz PMI, jeb iepirkuma vadītāju indeksiem no S&P Global, maija pārskatā, jeb maija agrīnie dati liecina, ka ASV ekonomikas aktivitāte atgriezusies paplašināšanas teritorijā pēc pirms tam piedzīvotā vājuma, ko veicinājas tirdzniecības spriedzes īslaicīga mazināšanās. Tātad ražošanas pakalpojumi kopumā uzrāda spēcīgāku izaugsmi, taču uzņēmumi saskaras ar ievērojamu inflācijas spiedienu. Jā, cenas izējumateriāliem un pakalpojumiem pieaug straujāk kopš iepriekšējā gada rudens, jā, lielā mērā tarifu radītā spiediena dēļ. Jā, un to pašu arī mēs varam secināt no ISM piemāju pārskatiem, jā, ja nemaldos par to jau runājām nesen. Tātad papildus tam piegāžu ķēžu kavējumi ir sasnieguši visaugstāko līmeni kopš pandēmijas, ja, un kas vēl vairāk pastiprina bažas par nākotnes cenu pieaugumu un patērētāju izdevumu ierobežošanu. Tātad uzņēmumu noskaņojums kopumā uzlabojas, bet saglabājas zem ilgtermiņa vidējā līmeņa, ņemot vērā politiskās nenoteiktības un budžeta deficīta izraisītās bažas. Tātad noslēgumā tirgus korekcijas riski būtiski pieaug, jo optimistiskās perspektīvas izzūd. Paredzams, ka volatilitāte atgriezīsies gan akciju, gan obligāciju tirgos, liekot tirgus dalībniekiem pārskatīt portfeļu diversifikācijā, kaut vai tā saucamais 60-40 portfelis, standarta, kur 60% no aktīviem ir obligācijas un 40% ir akcijās. Tas noteikti var tikt rebalansēts straujāku kustību dēļ tieši obligāciju tirgu. Un tarifu inflācija jau ir atspoguļojama, skaidri atspoguļojas datos. Jā. Tātad gaidam tuvākā laikā CPI indeksa pieaugumu, ja vien naftas cena, kas ļoti lielā mērā ietekmē CPI indeksu, neturpinās lejup tendenci. Un jāsako līdzi obligāciju ienesīgumam, jā, jo tas var būt ievērojams pretvērš tirgiem, tāpēc tam ir vērts sekot līdzi. Tas būs visu šo reizi. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamo nedēļu.